2015. gada 8. janvārī Daugavpils novada domē notika Finanšu komiteja apvienota ar Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju. Šodien komiteju locekļi izskatīja mērķdotāciju sadales variantu novada mācību iestādēm. Lielu izmaiņu nav. Tomēr 4 novada skolās skolēnu skaits ir samazinājies, un tātad mērķdotācija arī. Tomēr pārunās ar skolu vadību tika atrastas iekšējās rezerves, no kurienes varētu saņemt papildus naudas līdzekļus, vai arī kaut ko samazinātu. Izmaiņas būs, bet mācību procesu tas neskars. Interešu izglītībai sakarā ar to, ka bērnu skaits mainās un mainās uz samazināšanu, tad mērķdotācija ir mazāka. Un tātad aptuveni 1–2 stundas, kur tiks samazinātas mūsu izglītības iestādēm tieši pulciņu nodarbībām, ja? Bet arī režīms tiks pamainīts un sadales komisija apstiprināja tieši pulciņu to sarakstu. Process notiks, varbūt ne tā, kā mēs gribētu. Bet gatavosimies mūsu Republikas Dziesmu svētkiem, mūsu kori, mūsu deju kolektīvi. Es domāju, ka viss notiks tā, kā tika plānots. Pedagoģi, kuri īsteno pirmsskolas izglītības programmas, tur izmaiņu principā nav nekādu. Mūsu pēcinternāta skolā arī bez izmaiņām, jo mērķdotāts bērnu skaits nav mainījies un salīdzinoši ar 1. septembri tās summas, kā uzturēšanai, tā arī pedagogu darba algas samaksām paliek iepriekšējā apjomā. Otrs jautājums, kurš bija izskatīts komiteju sēdē, bija sakarā ar konkursu Sporta laureāts 2014. 2014. gada 23. septembrī konkursa norisē bija apstiprināta vērtēšanas komisija 6 cilvēku sastāvā. Bija apstiprināts arī konkursa nolikums, sakarā ar kuru bija izvirzītas 1.–3. vietas 9 nominācijās, kur bija izvēlēti 27 nominanti, un 1. vietas 15 nominācijās. Nosaukšu tādas nominācijas, kā novadā labākais sporta skolotājs. 1. vietu šogad izcīnīja Gunārs Kucins, no Vaboles vidusskolas sporta skolotājs. Novada labākā pagasta pārvalde, sporta darba organizācija Naujienes pagasta pārvalde. No individuāliem sportistiem minēšu starp vīriešiem Edgars Pavlovskis no Laucēses pagasta. Šogad viņam ir medaļas Eiropas un pasaules čempionātā svarbumbu celšanā un arī Republikas čempionātā un kausa izcīņas sacensību uzvarētājs. No veterāniem jāmin 1. vietu izcīnīja Vladislavs Petrovs no Naujienes pagasta, kuram pieder 124 Eiropas pasaules Eirāzijas rekordi svarbumbu celšanā. Bija arī noteikta sportiskākā ģimene, tā ir Rokjānu ģimene, novada ģimeņu sporta svētku uzvarētāja no Līksnas pagasta. Bija arī nominācija par mūža ieguldījumu Daugavpils rajona novada sportā, kura vērtēšanas komisija nolēma piešķirt Eduardam Lipoveckim, novada domes sporta nodaļas vadītājiem. Kā atzīmē Eduards Lihoveckis, nominantu svinīgā apbalvošana notiks 23. janvārī Daugavpils novada kultūras centrā. Visus jautājumus komitejas deputāti izskatīja pozitīvi un nosūtīja uz nākošo domes sēdi galīgai apstiprināšanai.